Kāpēc vēlējāties tikt Saeimā? Notikums, kas man uzrunāja, bija, protams, pagājušajā gadā tieši Saeimas atlaišana rīkojums numur 2, kas man arī pamudināja iesaistīties, un arī draugi, kolēģi uzrunāja, ka man kā aktīvam jaunietim vajadzētu iesaistīties, piedalīties vēlēšanās, un tā es arī nonācu šeit. Tad kas mainīja jūsu domas par Zatlera reformu partiju? Šis temats, kā saka, ir jau diezgan daudz cilvēks, bet tie bija vairāk notikumi, sākot ar saskaņas centra aicināšanu valdībā, kas bija pretēji sākotnējiem uzstādījumiem, dēļ kuriem mēs stājāmies partijā, arī, nedemokrātiskā lēmuma pieņemšana, varas uzurpēšanās atsevišķu cilvēku rokās. Tādēļ sekoja šis lēmums, lai attaisnot mūsu vēlētāju dotās cerības mums. Vēlētāji vairāk uzticās jums tagad kā neatkarīgam deputātam vai agrāk jūs bijāt reformu partijā? Ir dažādi. Godīgi teikšu, ir dažādi. Ja runājot ar daudziem draugiem, kolēģiem, viņi man uztver tieši tāpat vai pat uztver pozitīvāk, jo arī viņi ir vīlušies Zatlera partijas uzstādījumos un vērtībās. Bet ir arī cilvēki, kas varbūt skatās nedaudz skeptiskāk, kad nevajadzēja izstāties. Bet es pieļauju, ka varbūt viņi vienkārši nav līdz galam sadzirdējuši to mūsu skaidrojumu. Iepriekš jūs kādā intervijā minējāt interneta svarīgumu ikdienā, gan komunikācijā, gan citās jomās. Kāpēc tad jūs vairs neesat tik aktīvs gudrajās galvās? Cik bijāt pirms vēlēšanu laikā? Pirms vēlēšanām, godīgi jāsaka, bija nedaudz vairāk brīvā laika. Tas varbūt viens no aspektiem. Otrs no aspektiem, es vairāk esmu uz doto brīdi izvēlējies izmantot tāds kā Twitter, savu personīgo mājaslapu, arī portālu draugiem, LV, Facebook. Tīreiz tā, kad es runāju vairāk ar draugiem, kolēģiem un tieši manu vecumu cilvēkiem, jauniešiem, kad šeit viņi ir biežāk sastopami un tur ir arī vieglāk viņus uzrunāt. Kas ir jūsu vēlētājs, kā jums šķiet? Es teiktu, ka tie ir vairāk jaunieši ar jaunām idejām, ar aktīvi, kas mīl iesaistīties dažādos procesos un redzēt izmaiņas. Varbūt cilvēki, kas nobalsoja par mani vēlēšanās, noteikti ir dažādi. Tie ir gan pensionāri, gan vecāki gadagājumi cilvēki, vecāki un arī jaunieši. Bet es teiktu, ka tieši manas idejas vairāk saskana ar jauniešiem, bet ja godīgi es esmu ticējis ar pensionāru biedrībām, tad ir ļoti patīkami dzirdēt, kad pensionāri ir ļoti līdzīgi domājuši un tiešām arī cilvēki, kas saprot modernās lietas aizvien vairāk. Tādēļ tas ir ļoti iepriecinoši.